Ja kādam kaut ko savaigās no amerikāņu autorūpniecības, ko viņš dara? Jau 16 gadus prātīgākie dodas uz vagonielu, kur atrodas Atlas Motors. Atlas Motors, amerikāņu rezerves daļas, amerikāņu servis, amerikāņu riepas. Īstenībā gan laikam jāpiebilst, ka riepas šeit ir ne tikai amerikāņi. Ja? Visādīgs. Un šeit arī, kā saka, vietējā priekšniecība Priedz kunga personā. Es gribēju pieminēt, parunāt par vienu mūsu brandiem, par ko mēs esam ļoti lepni, un tas ir General Tire. General Tire ir viņš ir iesaka Amerikas brands, bet Continental firma nopirka General Tire kādu 5-6 gadu atpakaļ, ieguldīja ievērojami naudas summas, un produkcija sanāca tik laba, ka viņi tagad sūta uz Eiropu. Viņi ļoti iecienīti ir īpaši cilvēkiem, kas dzīvo ārpus Rīgas, var tā teikt. Kā arī tiem, kas noteikti nodarbojas ar visādām bezceļu padarīšanām, makšķernieku, mednieku, ceļotāju. Tieši tā. Viņiem ir ļoti dzīvi protektori, viņas ļoti ilgi kalpo, viņas ir samērā klusi pie šī tipa riepas. Tā ir viena no lietām, ko viņi tieši piestrādāja. Šī arī AT2 tieši modelī ir samazināto trokšņa līmeņu, un arī tiem, kam ekstrēmiem braucieniem, viņš arī ir ražojums. Interesanti tas, kad mīksta, klusa un ilgi kalpo. Jā. Tās tā kā grūti savienojums lietas. Jā. Un vēl viens plus ir cena. Viņas ir ievērojami lētāk nekā dažas citas slavenas brandi. Un izmēri? Izmēri. Tas ir arī vēl viens liels pluss, kā var redzēt, mums te ir tādi izmēri, kas ir 3, 12 uz 15, mums ir tādi izmēri kā uz 18 vairāki, uz 17 vairāki. Īpaši varbūt jums ir kaut kāds Volkswagen Touareg vai Porsche Cayenne, Volvo XC90. No rūpnīcas zinu, ka viņi nāk tādām šosejas riepām. Parasti līdz šim ir bijis izvēles, vai tu pēc šosejas riepu vai kaut kādu pilsētas ziemas riepa, bet uz savām lauku mājām jūs vienkārši netiksiet. Jā. Ar visu 4x4 piedzīvā. Ar visu 4x4 piedzīvā. Šitām riepām jūs tur tiksiet. Jā. Bet es skatos, ka ir arī no General Tire šeit tāds neapvidus braukšanas protektori, bet arī General Tire. Un tie kā reizi tas, ko tiem Touaregiem, Cayenneiem un Volkswageniem lielajiem labi noderēs arī pilsētā. General Tire arī piedāvā viņam jauns modelis, kas iznāca šogad, saucās Snow Grabber. Viņas ir ļoti lamelēts, viņam ļoti labs ūdens izspiešanas, viņas ir klusas, un arī cena ir ievērojami lētāk nekā dažas slavenas brands. Ja? Ar ko arī amerikāņu izstrādājumi pie mums ir labi? Ko es vienkārši gribēju pieminēt, viņiem arī ir viegliem auto riepas, 195, 65, 15, 3-4 latips. Un ražots Vācijā. Un te nu vēl ir arī riepu cehs, kurā riepas pārmontēs, un pat arī, ja jums būs nepieciešams, par ļoti saprātīgu un adekvātu samaksu jūs riepas var saglabāt, lai nav jātur, kā saka, pirtī vai arī vannas istabā vai uz loģijas. Jā, vai zem gultas. Tas ir pavisam doma. Ar vienu brendu nevar, un mēs pārstāvam arī Conti grupas Barum riepas, un arī Uniroyal riepas. Uniroyals ir tas riepa, ko mēs saucam par to zelta vidusceļu. Viņš izceļās ar savu virzienu riepu un ūdens izspiešanas protektoru. Liela pieredze ir tā, ka cilvēks, kas šito brendu nopērk, viņš arī paliek turpmāk lojāls klients uz šitām riepām. Viņš arī ne tikai cenas, bet arī, kā saka, viņas stabilitātes dēļ. Jā. Bet šeit gan tomēr gribās piebilst, ka konkrētais modelis, ko mēs šeit redzam, jau ir tāds izcils Eiropas un pilsētas modelis. Jā. Ja mēs bišķi tā kā pietuvojamies tuvāk Latvijai, tad man uzreiz sirds atmaigst ieraugot ražotu bārumu riepu, kas ir mīksts. Tā kā, negribās teikt, ka sakožlēt kožlēm, gumi bišķi cietāk ir, bet no to, ka viņi ar šitām nagliņām un šito skaisto protektoru turēsies uz ledus un grābs sniegu, tā kā viens vēls, tā gan ir taisnība. Ne? Un cenās? Cenās arī ievērojami zemāks. Sākot no 23 latiem. Jā. Un vēl viens, ko gribēju pieminēt, ir šogad ir ļoti atdzīvojies ražotā riepa tirdzniecība. Mums arī ir Goodyears un Dunlops, ko mēs arī vairākus gadus tirgojam. Katram brendam ir savs klients, var tā teikt. Kā saka, tie, kam gribās augstāko kvalitāti, lūdzu, kam vajag smalku nosaukumu,
Nu, tad lūdzu, Jā. Goodyears, Dunlops, jūsu rīcībā šeit, Atlas, motorā. Jā.